Skanot latgaļu tautas dziesmām šodien pie jaunā Stupeļu ģimenes nama dēstīja ozolu kā simbolu laimīgai, spēcīgai un mērķtiecīgai ģimenes nākotnē. Ir paskrējis pusgads kopš traģēdijas, kuru pārdzīvoja šī ģimene Ambeļu pagastā. Simtiem cilvēku par šo daudzbērnu saimi ir domājuši labas domas, turējuši īkšķus, finansiāli un materiāli atbalstījuši laikā, kad ģimene bija pārdzīvojusi briesmīgāko uguns nelaimi savā mūžā, zaudējot itin visu. Šodien par spīti drēgnajam rudenīgajam laikam Stupeļu ģimene aicināja ciemos uz svinīgākajiem jurģiem savā mūžā. Visu dzīvi jāsāk atkal no jauna. Visas nojautas, viss liekas tas kā pirmo reizi, ka kādā pilī ienākot, jūties ļoti brīnišķīgi. Trūkst vārdu vispār. Visiem cilvēkiem paldies. Paldies Latvijai. Jaunais nams gluži kā atstaro pozitīvo enerģiju, kur šeit atstājuši nemazums cilvēku, kuri no sirds vēlējās palīdzēt. Šeit nostrādāja tieši tas komandas darbs, ieskaitot gan degpunktu, gan ārni celtnieku, gan visus. Un mēs sekmīgi tikām galā ar Latvijas labāko cilvēku saziedoto naudu. Un te ir rezultāts, un tad ir gandarījums tāds, ka mēs, es ceru, neesam pievīluši viņu cerības, tad, kad viņi ziedoja šai ģimenei šo naudu, ka mēs esam arī attaisnojuši viņu uzlikto it kā pienākumu pret mums. Vislielākais paldies tieši uzņēmējam būvniekam Arnim no Siguldas. Tieši šis cilvēks, nesaņemot ne santīmu, 15 diennaktis kopā ar savu brāli, brālēnu un arī Stupeļu ģimenes vīriem darīja visu iespējamo, lai ģimenes sapnis piepildītos. Tiešām, varu sakot, ļoti, ļoti sirsnīgi. Mums novēlējums mūsu Arnim pateikties gribam, jo viņš tā no visas sirds ziedoja savus spēkus, ka tiešām brīnišķīgu mājas celt un visu pašu labāko viņam novēlēt. Pats galvenais, lai viņam nekad nepietrūktu naglas, šajā pusē taisīt jaunas mājas. Paldies tev! Pats būvnieks gan atzīst, ka šobrīd līdz ar iekrātajiem darbiem vēl īsti neizjūt to gandarījumu sajūtu par fantastiski labo darbu, kuru paveicis pats savām rokām. Vislielākais gandarījums man ir par to, ka es redzēju, ka ir cilvēki, tomēr daudzi, kam es gribētu pateikt paldies caur jūsu raidījumu. Tas būtu jums, degpunktam, galvenokārt jums un Gundaram, ja, bez kura vispār nekas nebūtu noticis. Tad nākošais ir, tie būtu ziedotāji, cilvēki, kas tomēr saziedoja un vispār kaut kas varēja būt, ja, atsaucoties uz jūsu to enerģisko piegājienu. Stupeļu ģimenes jaunajā mājā ir ārkārtīgi silts. Visas istabas ir izprojektētas tā, lai katrs no saimes varētu atrast savu vietiņu. Protams, arī Runčuks Ričards ir ticis pie sava stūrīša. Arī mazajam Jānim šodien lielā diena. Viņš beidzot ir ticis pie savas istabas. Tik plaša telpa viņam vienam nekad neesot bijusi. Šeit es arī mācīšos. Arī daudz ko man, kā vienmēr mācībās, vienmēr jāliek grāmatas un tādi. Arī šeit atdalījumi tādi, kā ir. Šeit man ir drēbju skapis. Lūk. Tālāk man ir arī gulta, vienam pašam tik liela. Par mēbelēm ģimene ir ļoti pateicīga kādam uzņēmējam Aglonas pusē. Protams, nevar nepieminēt arī firmu Sakretu, kas atsaucās mūsu pēdējiem aicinājumam palīdzēt, kad sunim jau bija pārkāpts un palikusi tikai aste. Firma ziedojas krāsas, špakteļus, kā arī citas remontdarbiem nepieciešamās lietas 700 latu vērtībā, lai māju varētu pabeigt un ģimene tajā varētu atvērt jaunu posmu savā dzīvē. Savukārt apdrošināšanas kompānija Sezam parūpējās, lai Stupeļu ģimenei veselu gadu nebūtu jāraizējas par zaudējumiem, kas varētu rasties viņa īpašumā. Šī māja ir apdrošināta uz summu 50 000 lati. Un tas nozīmē, ka gadījumā, ja tas notiks, viņam vairs nebūs jāprasa citu cilvēku palīdzību, bet Sezam seks visu zaudējumus. Stupeļu ģimene māja ir apdrošināta gandrīz pret visiem riskiem. Galvenokārt tas ir uguns, zibens pret trešo cilvēku pretiesisko rīcībām, kā arī pret koku uzkrīšanu, pret sniega svaru, iekrīšanu jumtā. Stupeļu ģimenei šodien sākas jauns un skaists dzīves posms.
sākt dzīvi no jauna, sākt to labāku. Ir radīts sākums tam visam, un lai viņiem vienmēr ģimenē būtu pārticība, saticība un mīlestība. Ģimenes jaunā māja ir kā spilgts pierādījums, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz jauku un atsaucīgu cilvēku, kuriem nav viena alga. Mēs gribam arī pateikties pirmkārt mūsu īpašai Degpunkta komandai, jo bez viņu palīdzības nekā tāda nebūtu bijis. Un visiem tiem cilvēkiem, kas palīdzēja, kas ziedoja, lielo paldies. Tas ir tas lielākais prieks, kad mēs varējām kopistiski kaut ko izdarīt. Un kā jau runājām arī ar Gunduru, kad jo vairāk cilvēki noticēs tam, ka mēs kaut ko varam, ka mēs kopā kaut ko varam, jo vairāk cilvēkiem mēs varēsim gal galā palīdzēt. Arī Degpunktā komanda no sirds pateicis katram, kurš nebija vienaldzīgs un līdz ar mums no sirds vēlējās palīdzēt Stupeļu ģimenei atgūties pēc postošās nelaimes. Ines Supilgvars, Frīdenbergs, Ansbergs, Degpunktā.